Atspulgs. Interesants vārds. Interesanta doma. Un biju dzirdējis par šo līdzību, kad kā tas, kas kausē sudrabu vai zeltu, kā viņš zina, ka tie sāņi vai tā temperatūra ir pietiekami, kad ir laiks beigt karsēt. Un tā atbilde bija tāda, kad var saredzēt savu atspulgu. Un mēs to varam ņemt kā līdzību ar Dievu, ne? Kad tevī var saskatīt Dievu atspulgu, kad tavā draudzē var saskatīt Dievu atspulgu, tavā tautā viscaur, un kad tas kaut ko parāda, tie ārējie procesi, izpausmes, kaut ko parāda, un šai nedēļā kaut kā nebija sen nācies klausīties Kristīgo radio, bet kaut kā netieši YouTube'ā uzpeldēja Kristīgā radio raidījums, un traģiski, sāpīgi redzēt, ka mūsu tautai, kam ļoti ātri tika dots tulkojums, mēs esam tik privileģēti, un kādi misionāri viņiem vēl nav bībeles nemaz. Pilnā. Viņiem ir jaunā derība, bet viņiem nav pilnā bībele. Un tādā veselīgā skaudībā, ja tā var teikt, viņi izteica, ka jūs laimīgie. Un ir sāpīgi dzirdēt to, ko dzirdēt raidījumā par bībeli un visu to notikumu, un tad mazliet tinot to bildi atpakaļ. Es personīgi jauno tulkojumu nelietoju, jo dzirdējis bija baumas, bet žēl, kad es savā atbildībā, savā izpratnē nebija tālāk iedziļinājies un painteresējis, kā tas iespējams un kādā sakarā. Kad ir kādi cilvēki tur tulkošanā bijuši, kas nav ticīgi, kas skaitās kaut kādi profesori, bet nav ticīgi. Un man tas kā cilvēkam, kas ir apņēmies savu dzīvi būvēt uz solo skriptus, uz vārdu kā pamatvērtību, un ja arī rodās pretruna, tad mēģināt arī caur vārdu viņu izprast, nevis vienkārši konfrontēt savu ticību, bet konfrontēt savu uztveri par lietām, jo tas jau ir bijis milzīgi atslēga manā dzīvē, manas aprobežotības dēļ. Es nespēju ieraudzīt to vārda dziļumu vai kultūras fonu vai vēsturisko fonu vai vēl visādas lietas, un aizvien esot Kristu un aizvien iedziļinoties vārdā, es redzu, tas ir līdz ar Kristu sastapsies tas darbiņš, tas materiāls, tā mīlestības vēstule. Man, tev, kas patiesi mīl Kristu, kas patiesi tiešām to vērtē vairāk kā zeltu, kā sudrabu, kā tiešām, ka tas ir tāds lielākais iepriecinājums, ja tu kādas jaunas šķautnes vai lietas uzzini par Dievu, kas tev ir tīpaši praktiski pamudina uz kādām darbībām. Bet tā ir traģēdija, kas noticis ir Latvijā ar šo tulkojumu, un tas ir tā maigi aizslīdējis, tā iežūžinājis. Un man personīgi dzirdot, paldies Dievam, Dievs man ļāva ātri sastapties ar gliku tulkojumu un ieraudzīt to rūpīgumu, to nopietnību, ka taislaikos ir tulkots atsauces liktas un tā tālāk, un man bija liels šoks ieraugot, tiekot, man ir kaut kāds 1800 kura gada bībelīts trāpījusies, un tur ir katrai rakstu vietai atsaucīt, un tad, kā jaunam kristietim, man likās, kāpēc jaunajā tā nav? Kāpēc mums ir tikai kaut kādas dažas lielās, un tā, protams, tur noteikti ir savu teoloģiskie apsvērumi vai vēl kaut kādi, nezinu, nav tik svarīgi, bet es zinu, ka es biju ļoti iepriecināts,
kad vecajā glika, un paldies Dievam, ka mamma jau bērnībā bija mācījusi lasīt vecajā drukā, ne, un bišķiņu vācu valoda ir mācīta, tā kā tas nav bijis par šķērsli, lai iedziļinātos, lai baudītu tos gardums jau tādā vecā valodā, teiksim, tā sulīgajā, kā man patīk. Un jā, kāpēc es to visu dalos, tāpēc, kad uzzinot, kad jau kaut kad viņš iznāca, vai nāks, tūlīt bija sarunas kaut kur starp brāļiem, māsām, pie sevis dzirdot to, kad šai tulkojumā ir piedalījies neticīgs cilvēks, pie sevīm es apzināti šo tulkojumu sapratu, ka man viņš nav vajadzīgs. Es nespēju pieņemt, ko tik nozīmīgi, ka mēs, kristieši, latvieši kristieši, esam pieļaujuši tādu brāķi, tādu neiespējami nesaprotamu lietu, kā mēs tik cēlai svarīgai lietai, kas nav tverama intelektuāli bieži vien, kas ir garā jāizmana, jāiztver, jāuztver, mēs esam ļauši vienkārši cilvēkam, kam nav garīga spēja uztvert lietas, ļaut tulkot. Jā, mēs varam diskutēt un tā, bet tas ir pārāk nopietna lieta. Un man trūkst saprašanas, kā tur tiek iecelts un darīts tās lietas, un kā tur tas viss tiek procesēts. Un tas ir mans brāķis, kad nav iedziļinājies un sapratis par tik kritiskām lietām. Un paldies Dievam, kad nāk gaismā un paceļ šos jautājumus un neļauj tam vienkārši aizslīdēt. Un paldies Dievam, ka mums ir pietiekami labi tulkojumi ar tie vecie un skaidri. Un ja tev ir vēl kāda valoda, angliski vai krieviski, tad vēl jau bagātāk tu var saskatīt tās patiesības šķeltnes un lietas. Jo dienas beigās arī, ja mēs ņemam kādā tādā līdzībā, ja Bībele ir mīlestības vēstule, kas ir paredzēta tev, un tad iztēloties tādu situāciju, ka pasniegs, kam vajadzētu mehāniski izdarīt darbību, vienkārši nogādāt skaidri preci, lietu, vēstuli no adresāta līdz adresātam, tad viņš pa ceļam izdomā, ka, hei, tavā mīlestības vēstulē šis teikums nav vajadzīgs, vai šitā uzruna nav forša. Man liekas, tas tā neiedomājami. Un jautājums, vai turpat tā līdzības kontekstā, vai turpat kaut kāda atbildība juridiskā neiestājās šim pasniekam tā darot. Un ir sāpīgi to redzēt, ka tas notiek mūsu mazajā Latvijā. Un vai tiešām mums trūkst jaudīgi teologi, kristieši, valodas zinātāji, kas spētu to darbiņu pienācīgi veikt. Un priekš sevīm es saprotu, ka es šo tulkojumu, šo jauno tulkojumu, es viņu negrasos ikdienā uzturā savā garīgajā lietot, bet es zinu, kad ir pietiekams ar tas vecais, vismaz priekš manis un priekš manas dzīves. Tā kā ir ļoti tās sāpīgi, ļoti traģiski. Un prasītos saprast, ko vēl var darīt tādu, lai to novērstu nākotnē. Lai mēs varētu jau to, es nezinu, varbūt draudzes balsu, es nezinu, kā to var izsanāt vispār. Vispirmkārt noteikti jāiedziļinās, kā līdz šim tas ir darīts, un tad jāsaprot, kur ir vajadzīgs tās korekcijas, koriģēt. Jo tas ir kaut kas tāds, diezgan nepieņemams un neaptverams, ja godīgi. Tā. Tā kā jā, tādas negaršīgas, tādas sāpīgas pārdomas un tāda ikdiena par šo domāju gramoju. Bet jā, tā kā skumīgi. Bet šalom ikvienam un būsim uzmanīgi,
pēdējā laika ir tuvu, pievilšana ir tuvu, tāpēc vēl jau vairāk ekipēsimies ar tām ekstra eļļām, marinēsimies garā, staigāsim garā, dzīvosim viņā un visus augus, komfortus un lietas metam ārā. Šalom.